Zaļu radīšanas process ir ļoti ilgs, sarežģīts un dārgs un sastāv no vairākiem posmiem, kuros tiek izmantotas vairākas metodes. Ar mitoklu testu mēs pārbaudām, vai vielas potenciāli var nonākt mitohondrijos un tur darboties. Un mēs konstatējam, ka zinātniekiem trūkst vienkāršas metodes, lai saprastu, vai pētāmās vielas nonāk mitohondrijos un iedarbojas ar mitohondriālo sienu, jeb membrānu. Tā ir tā vieta, kur šūnā tiek ražota enerģija. Tas ir tests, kas balstās uz īpašās fluorescējošas krāsvielas, un šī krāsviela iedegās, kad pētāmā vielā saistās ar mitohondriju membrānu modeli. Tas ir svarīgi sirds un asinsvadu slimību ārstēšana, Alzheimera slimības ārstēšana un arī vēža ārstēšana. Mēs esam atstrādājuši metodi mūsu laboratorijā, un tagad mēs attīstīsim šo metodi līdz gatavam testa komplektam. Proti, mēs tagad uzlabojam ražošanu, pārbaudām reagentu stabilitāti un kvalitāti, un arī pielāgojam formātu tā, lai to varētu ērti izmantot citas laboratorijas vai farmācijas uzņēmumos. Labums sabiedrībai un pacientiem būs ātrākas, drošākas un efektīvākas zāles, mazāks blakus parādību risks un lielāka cerība uz veselīgu dzīvi nākotnē.